Rīts ir klāt. Pirms sākšu runāt par Bībeli, to, ko esmu atzīmējis. Gribēju dažas lietas pateikt pirms tam, kā es līdz tam nonācu. Un, ja neesi ieinteresēts mācīties, augt, izaicināt savus uzskatus, domāt, analizēt, saprast, tad droši vien slēdz ārā šo video. Tas nav domāts tev. Ja neesi gatavs mainīties, vai vismaz apsvērt iespēju, kad varētu būt citādāk, vai kad mēs neesam īsti pareizi aprīkoti, lai stātos pretī šai dzīvē, šai pasaulē. Nu jā, varbūt tas nav tas vieglākais temats, par kuru runāt. Es centīšos, cik vien īsi es varu. Es vakar dzirdēju, ka Bībeli varot izlasīt 70 stundās. Es lasīju 2-3 lapas dienā. Tas man aizņēma apmēram 13 mēnešus. Es domāju, ka mazliet vairāk, kādas 100 stundas varbūt tas man kopā aizņēma. Jā, tā lēnām, lai man ir par ko padomāt, ir kaut kāds brīdis pierakstīt, paskatīties, varbūt kā angliski izklausās kaut kādas daļas. Žēl, ka es nemāku arameiku valodu, kurā runā Jēzus. Tas varētu būt arī viens labs iegūms, ko izdarīt. Jā, tad negribēju steigties, gribēju saprast. Tā bija primārā doma. Es arī nezinu. Te būs tikai tādas kā manas pārdomas par to, kas tas ir, kas šeit notiek. Jā, ceru, ka neviens neņems ļaunā un arī spēs kaut ko iegūt. Tā kā tā Bībele ir diezgan nopietna grāmata, un mani pārsteidz, ka gandrīz 4-5 tūkstošu gadu laikā kāds vēstures posms tur ir pierakstīts, nekas amizants tur īsti nenotika. Tur viss bija diezgan brutāli, asiņaini, bēdīgi. Nu jā, tad es centīšos kādus 1 vai 2 jokus iemest, ko es tā kā varēju izvilkt no turienes. Jā, tad dēļ visa ļaunā, ko es redzēju pasaulē ar to, kas notiekās politiski un ar visu karu, tad es sapratu, kad Sātans un dēmoni diezgan cītīgi strādā pie tā, lai grautu cilvēkus šo pasauli, un ir jābūt kaut kādam līdzīgam, tikpat spēcīgam vai spēcīgākam. Es zinu, ka daudz spēcīgākam, pretstatam, pretspēkam, pret to visu ļaunumu. Tādēļ arī es to sāku meklēt, pienāca 33. dzimšanas diena, un es sapratu, ka ir laiks izlasīt to grāmatu. Es biju izlasījis aptuveni 233 citas grāmatas, kuras man bija tāda sajūta, ka taustās ap patiesību, bet īsti līdz galam nepasaka, kas te notiek, kas mums šeit ir jādara. Un tad pārsteidzoši, bet šajā grāmatā bija viss, gandrīz viss, ko es meklēju. Pat varētu teikt, ka pilnīgi viss. Un es atradu ļoti daudz atbildes. Protams, ka varētu teikt, ka vēl vairāk jautājumu, bet primārie jautājumi tika atbildēti diezgan precīzi, diezgan ātri. Protams, ka visa grāmata ir tās savas parabolas, laikam, tādas kā mīklaini aprakstītās domās, idejās, bet ja tu
angliski ir pay attention, ja tu tiešām pievērs uzmanību, seko līdzi un domā nevis par to stāstu, bet to domu aiz tā stāsta, tad diezgan ātri var savilkt, par ko ir raidījums, tā teikt. Jā, tad pirms pāris gadiem es strādāju kā gids, un vienu dienu mans darba pienākums bija vienus amerikāņu pāri aizvest līdz Alūksnei. Mēs pameklējām viņas radiniekus, kapos neatradām, bijām Glika muzejā. Protams, mums bija diezgan daudz dažādas sarunas, 3 stundas braucot uz Alūksni no Rīgas un braucot atpakaļ, un Dievs, Bībele, Jēzus Kristus arī bija daļa no tā. Tajā momentā es vēl nevarētu saukt sevi par ticīgo, vai kā to varētu pareizāk nosaukt. Bet es jūtu, kad ir ļoti daudz atbildes, ir ļoti daudz jautājumu, bet maz atbildes. Tā. Man bija teorētiskas, zinātniskas, filozofiskas atbildes uz daudziem jautājumiem. Jā. Un tad šis te pāris iegādājās šo te bībeli, un es esmu priecīgs, ka tieši šo bībeli, pēc brītiņa arī, es uzreiz varbūt arī pateikšu, šeit ir tādi momenti, kur ir rakstīts, ka šis te teksts nav atrodams daudzos citos manuskriptos, kas te ir apakšā pierakstīts. Tad, kā te ir sākumā rakstīts, tas ir 1965. gada izdevuma revidētais teksts ar pielikumiem. Un apskatot arī citas bībeles, esmu ievērojis, ka tajās iztrūks daļas, kas vai tās ir speciāli vai netīšām atūdeņotas, rediģētas, es nezinu, nemācējuši teikt, bet žēl viennozīmīgi, kad daudzi cilvēki meklējot atbildes, meklējot Dievu, nenonāk pie pilna teksta, pie pilna stāsta. Un varbūt tas ir viens no iemesliem, kādēļ viņi to pastum malā, vai apzināti vai zemapziņā saprot, kad viņiem tiek melots, vai netiek pastāstīts viss pilnais stāsts. Nu jā. Viens no veidiem, kā jūs to varat pārbaudīt ar savu bībeli, ir atverot Matveja piemēram. Ir vairāk Matvejas 17:21. Jā, varbūt pieminēšu arī vēlāk to. Un daudzās bībelēs vienkārši ir Matvejas 17:20, un tad pārēc uz 22. 21 tā mazi cipariņi, tur var arī, es pieņemu, ka nepamanīt, ka kaut kas ir izlaists. Un tā ir vairākās vietās. Bet, nu labi, tātad vecā derība ir principā pirms Jēzus Kristus, un tad jaunā derība pēc Jēzus Kristus, kā es to redzu, ir Jēzus it kā nomirst dēļ mūsu grēkiem. Man ir sajūta, ka viņš nomira arī dēļ tām kļūdām, ko Dievs pieļāva vecajā derībā. Varētu teikt, nē, Dievs jau nekļūdās. Man ir aizdomas, un es arī norādīšu tiem momentiem, kuri man neliekās saprotami, kur varēju, varbūt kaut ko darīt citādāk. Es saprotu, ka to ir cilvēki centušies pierakstīt, kas ir noticies. Man ir arī aizdomas vai sajūta, kad ejot cauri laikam, tā tiek tulkota, pārrakstīta, nodota tālāk, kaut kas ir pazudis. Un kaut kas varbūt ir rediģēts. Es ļoti ceru, ka nē. Tā galvenā doma, es jūtu, ka nav pazudusi, kas ir labi. Un tā kā cilvēks ir veidots Dieva imidžā, tā var teikt, tad redzot to, ka cilvēki tik daudz kļūdās, es pieņemu, kad arī Dievs kaut kādā momentā ar kaut ko ir kļūdījies. Un arī to tad viņš ir nodevis mums, varbūt pareizinājis ar 100. Nu jā. Jā, tad
baidījos ilgi no šīs grāmatas. Paldies Dievam vai Jēzum Kristum, ka es saņēmu un izlasīju viņu no vāka līdz vākam, kas man bija svarīgi. Lasot, es atradu arī 11, varbūt nepārāk nozīmīgas kļūdas, kas ir pārsvarā, tur ir izlaists burts vai kaut kādi burti ir daudz pierakstīti, bet uz 1035 lapām 11, kuras es atradu, varbūt tur ir vairāk. Es domāju, ka nav tik slikti. Un tad arī galā es esmu sarakstījis katru lapu, katru vietu, kas man patīk. Tad tām es arī centīšos iziet cauri. Un tad arī pastāstīt, ko es par to domāju. Mēģināšu īsi un konkrēti, bet noteikti iesaku izlasīt šo darbu pašiem, nonākt pie saviem secinājumiem un veidot attiecības ar Jēzu Kristu pašiem. Un tad aiziet. Jā, pirmās 144 lapas, tas man lasījās ļoti grūti. Varbūt dēļ valodas, varbūt dēļ tā, ka es vienkārši nebiju gatavs tam, kā tas ir uzrakstīts vai pierakstīts. Nu jā, baigi tajās neiedzināšos. Biju starp citu izlasījis pirmās 5 vai 6 lapas angliski tajā momentā, kad es uz dažām dienām biju nonācis Otaga County Jail, Alabamā. Mazliet biju tādā kā, tas gan nesaucās cietums, bet tas ir kaut kas līdzīgs tam, tur bija 21, 24, es laikam biju 25. 25. puisis tur, visi nepatiesi apsūdzēti, tāpat kā es. Jā, protams, tur bija bībele, izlasīju pirmās 6 lapas, sapratu, ka es laikam neesmu gatavs, bet tie puiši katru vakaru sagāja aplītī, lūdzās, pateicās Dievam par ēdienu, par saviem brāļiem. Es te aplītī, diemžēl, neiegāju nevienā vakarā, kaut gan mani aicināja, bet jā, laikam vienkārši nebiju vēl gatavs. Jā, tad, protams, ka esmu kristīts arī, protams, Jurģis Jānis Kukša, mans kristītais vārds. Nu jā, tādēļ arī, varbūt, ka Jāņa evaņģēlijs un Jāņa atklāsmes grāmata man arī ļoti patika. Vismīļākā grāmata man šeit bija Ījaba grāmata, ko varbūt nepieminēšu, bet ar to noteikti, varbūt, ja negribat sākt no sākuma, tad iesaku sākt ar to. Bet tas stāsts ir patiešām iedvesmojošs, un es tajā momentā es sajūtu to spēku cilvēkos, Dievā, ticībā. Jā, brīnišķīgi. Nu ko, tad sāksim. Pirmais par baložiem. Tad es veicu tādus kā aprēķinus, un tur tas, varbūt neatradīšu precīzi to, 8. iedā, viņi sev izraugās 2 ūbeles un 2 jaunus baložus, un tos atnes priesterim saiešanas telts durvīs, un priesteris, lai tos sagatavo upurēšanai. Vienu par grēku upuri, bet otru par dedzināmu upuri. Tā priesteris, lai izdara salīdzināšanu tā kungu priekšā viņas asins tecēšanas dēļ. Tur ir tātad par sieviešu tām, kā viņas tur bija sauktas par zieda dienām vai par tām. Tātad par to momentu, kad sievietēm katru mēnesī tā asinis, un tad tajā momentā ir kā rakstīts, ka viņas tad ir nešķīstas, un tad, lai viņas paliktu šķīstas, ir tā kā šīs te ūbeles un baloži tā kā jāupurē. Man kā, protams, ka es 23 gadus darīju, kā man saka, tā teikt, un sekoju pūlim, un ēdu visu, un tad kaut kādā vienā momentā pēc tam, kad es pamodos no narkozes, pēc laustās kājas, sapratu, ka es vairs neēdīšu gaļu, iekodos
vistas kājā un sapratu, ka tā ir arī kaut kāda miesa, kas ir ļoti līdzīga manai, un ka es vairs negribu sevi likt iekšā dzīvnieka asinis vai jebkoka, vai lai dēļ manis tiek nogalināts jebkas, kam ir dvēsele, vai, jā, es to tā baigi dziļi neraksturošu. Bet jā, pēc maniem aprēķiniem, jau šobrīd ir apmēram 4 miljardi sieviešu, katrai gadā ir vismaz 52 putni jāupurē, tad tas būtu 200 miljardi putnu tikai dēļ sieviešu līnijas lietām. Mēs paliktu bez putniem diezgan ātri, un es saprotu, ka mēs nevarētu to izdarīt. Tad varbūt, ka nebija domāts, ka tik daudz cilvēkiem jābūt ir, varbūt, ka tieši ir jābūt vēl vairāk, un būtu jābūt vēl vairāk putniem, triljoniem putnu. Man liekas, ka bez tā varētu iztikt. Es, protams, nesaprotu, kādēļ tas tā ir, bet tā sajūta vismaz vecajā derībā man bija, kad Dievs, un tas viens no tiem dieva eņģeļiem, kurš nokrīt un kļūst par Luciferu, vai viņš jau no sākuma bija Lucifers, ka viņi kaut kā ir kopā, viņi tur maisās, un es nezinu, vai tas tiešām ir Dievs, kas tā kā prasa tos upurus, vai tas tomēr nav kaut kā Lucifers, kas prasa tos upurus. Tas nemaz nav Dievs. Jā, labi, tad tālāk. 104. lapas puse ir pierakstīts, ka no blood, tātad bez asinīm. Jā, kaut kas par to, ka tev droši vien, ka nevajadzētu ēst vai uzņemt asinis. Neesmu atzīmējis precīzi lapā, kas tas ir. Bet jā, kustamies tālāk. No false gods. Nu jā, tad te ir droši vien 164. lapas puse par to, ka tev nebūs celt citus dievus sev kā piemēru un pielūgt viņus, jo neko labu tas ilgtermiņā nedos. Nedz no tā, kas ir apakš virs zemes, nedz no tā, kas ir ūdenī zem zemes. Tev nebūs sev darināt nekādu elku tēlu. Un elku tēlu mūsu pasaulē ir ļoti daudz, mūzikas industrijā. Var paskatīties, kā viņi pārģērbjās un kādēļ viņi to dara. Kā viņi izmanto tur arī šīs te pašas asinis. Jā, tūlīt arī nonāksim pie tā, kas ir šie te elku tēli, kas ir šie elku dievības. Tātad ir, kad es uzkāpu kalnā, lai saņemtu akmens plāksnes, tās derības plāksnes, ko tas kungs ar jums bija noslēdzis, tad es paliku kalnā 40 dienas un 40 naktis, un es netiku ēdis, ne reizes, nedz arī dzēris ūdeni. Un gavēnis, badošanās, angliski fasting, ir arī man palīdzējis, pirms vispār es sāku lasīt Bībeli, tik galā ar savām fiziskām, varbūt mentālām, kādām tādām, kā negribētos varbūt teikt, problēmām, teiksim, izaicinājumiem. Un es noteikti iesaku jums papētīt, paskatīties, kas tas ir. Jā, par sliktu tas noteikti nav nācis. Varētu likties, ka kā es miršu noskatties 2, 3, 4, 5 dienas neēdīšu, bet mēs esam tā radīti, kad ēdiens ir tikai viena no mūsu atkarībām, bez kuras, protams, ilgtermiņā mēs izdzīvot nevaram, bet mēs viņu esam pārāk, es ceru, ka ir tāds vārds glorificējuši, ka tas ir kaut kas tāds, kas obligāti no rīta pamosties, fiksē ēd brokastis, breakfast, bet jā. Tad tālāk arī, bet jūsu grēka darbu, teļa tēlu, ko jūs bijāt izveidojuši, es sadedzināju ugunī. Teļa tēls
ar teļa galvu ir tāds bafamets, varat paskatīties, kas tas ir par briesmoni, un kādēļ to būvē cilvēki un pielūdzu, diemžēl. 175. lapa, te es varbūt nevēršu vaļā, kill if 3 people see evil, tur bija minēts par to, kad kā senos laikos, kad katrai šai te ciltī vai apmešanās vietai ir tātad kaut kādi savi galvenie vīri vai cilvēki, kuri tā kā pieņem visu cilvēku, uzklausa visus un pieņem lēmumu, ko tad darīt. Un tad diezgan brutāli, kad ja tev no 3 avotiem atnāk stāsts par kādu cilvēku, ka viņš ir ļauns vai slikts, vai viņš slikti izturās, tad taisnā tiesa diezgan ātri piemeklē šo cilvēku. Neklausi mammu, tas arī ļoti slikti. Tā doma, manuprāt, ir tāda, kad, ja tu neklausi savus vecākus, tad diez vai tu klausīs arī kādu citu, vai tu varēsi būt daļa no sabiedrības. Jo, ja tu pat neklausi to cilvēku, kas tevi ir radījis, kas tevi ir, pie savu māti, kas tevi ir nesis šajā pasaulē, principā arī Jēzus Kristus ienāca šajā pasaulē caur sievieti, jā, tad, ja tu pat neklausi to, tad nekam augstākam vai nekādiem noteikumiem tu droši vien, ka nesekosi. Un tad tas īsti labi nav. Jā, te ir pieminēta Gaza, par to es baigi nerunāšu. Labi, tad 210 izlasīsim, kas te ir rakstīts. Pārdomas tā. Ej paņem, ej izcīri, tas tam no tā, līdz tam būs tā, tai tautai. Es nesaprotu, kādēļ visvarenai būtnei jāieslīgs tādās detaļās par to, kurš zemes gabals teorētiski pieder kuram un kādēļ, un tādēļ, ka tas tika apsolīts. Nu jā, te tātad Dievs vienai ciltī novēl to apgabalu, vieniem to apgabalu, un man kaut kā arī nelikās tas īsti pareizi, ja mēs esam cilvēki un visi tomēr vienlīdzīgi kaut kādā ziņā, kad, protams, pēc darba mēs varam izmērīt, kas ko izdara, un ja es šeit iesēju kartupeļus, nevaru nākamajā gadā, kad tie kartupeļi ir gatavi atnākt cits, šitā ir mana zeme, tie visi tie mani kartupeļi, mēs kaut kā varam vienoties, tā kā, ka nav obligāti jānogalina, bet varbūt, ka tam visam bija jānotiek pirms tam, lai mēs tagad nonāktu pie tā secinājuma, hei, nu, kad nevajag tā cīnīties, un ka tā zeme, nu, kad mēs aiziesim, bet tā zeme te paliksies, nu, ka tā nevienam īsti nepieder, ka viņu nevajag īsti dalīt. Jā, tad 222. Tāda sajūta, ka radinātu pie tā, kā karot un nogalināt ir normāli. Jā, tā vecā derība ir vienās asinīs un šķaidīšanās, viens otru piekrāpj, pievīj, apmelo, un jā, nu, briesmīgi. Gideons nojauc Bāla altāri. Bāls arī ir viens no tā dēmona vai sātana vai paveidiem. Un, jā, viena grupa uzceļ atkal tam sātanam pieminekli, otra grupa nojauc, un tā viņi tur cīnās. 32 es esmu pierakstījis WTF. Tas kaut kas briesmīgs tur droši vien būs. Kaut ko iegūt, kaut kas jāupurē. Līdzīgi kā Kanye West stāstīja par industriju. Jā, un tur viņš arī saka, jā, ka diemžēl, lai Hollywoodā un mūzikas industrijā tiktu pie kaut kādas slāvas, diemžēl ir kaut kas jāupurē. Un tas diezgan briesmīgi. Un jā, tad te ir, jā, tas dīvainais, ko es esmu pierakstījis, te ir tātad Simpsons precās, atrod sievu, tad Simpsons viņai teica, un kad viņi ieraudzīja Simpsonu, tad viņi atteica 30 vedējus,
kas lai būtu pie viņa. Tad Simpsons viņiem teica, es gribu jums atminēt mīklu, un tā jums man ir jāatmin 7 dienu laikā, kamēr ir dzīves. Tad, ja atbildēsiet pareizi, es jums došu 30 līnu audeklus, ja nē, tad jūs man dosiet 30 līnu audeklus. Un pēc tam, pēc 3 dienām, viņi nespēja apminēt to mīklu, un viņi tai sievai prasa, lai viņš paprasa viņiem, kā to mīklu atminēt. Un tā mīkla bija par to, kas ir salds, plēsēja vēdrā, viņš bija iepriekš pārplēsis lauvu, un ka viņš pēc tam apraudzīja to lauvas maitu, tur iekšā bija bites uztaisījuši stopu, un tur bija medus. Un viņi nespēja atminēt, principā, tajās 7 dienās. Tad pēdējā dienā tā sieva visu laiku raudāja, jo viņa tie 30 džeki, tā teikt, spieda viņu, vai paprast, kas tur ir, un mēs negribam zaudēties derībās. Beigās viņi nonāk pie tā, kad tad tā kunga gars nāca pār viņu, un viņš nogāja uz Aškalonu, un tur viņš nosita 30 vīrus, novilka viņiem drēbes un iedeva viņu svētku kārtās tiem, kuri bija mīklu atminējuši. Bet Simpsona sieva ņēma viens no tiem, kas bija viņas vedējos. Tad tos 30 viņš tad nenosita, jo viens no viņiem palika dzīvs, kurš pēc tam paņēma to sievu. Un tad, kaut kā jocīgi tad, jā. Bet, labi, tas tāds varbūt nesaprotams stāsts. Kādēļ tur to sišanu vajadzēja, un kādēļ viņi nevarēja tos 30 kreklu. Labi, tad tas varbūt cits. Bet, jā, tas viss stāsts par Samsonu. Man liekas, ka angliski viņš ir Samsons, bet latviski viņš ir Simpsons. Tad atgādinājām ar Herkulesa stāstu un jā, kaut kā tā. Tad tālāk. Kustamies tālāk. Kungam rūp dārgumi, 314. Arī viena lieta, kur, jā, kā jau minēju, es īsti neesmu pārliecināts, ka tas tiešām ir Dievs vai tāda dievišķā radība. Tad tā kunga namā gan altāri bija no zelta, galds no zelta, tīra zelta, tāpat arī puķis, dakts, dzirklis no zelta, ogļu trauks no tīra zelta, durvīm bija zelta maliņas, sudrabs, gan zelts, gan... Un kunga namā visam jābūt no zelta, un es domāju, kādēļ viņam tik ļoti rūp tas zelts, un kādēļ vispār cilvēkiem tik šausmīgi vajag to zeltu. Tā kunga nama dārgumu krātuvēs. Un jā, tad, varbūt tā ir, ka mums nav jāsaprot tas kungs, vai te arī pēc tam ir tāds, viņam ir nosaukums Ceabots, tālāk viņš būs, tad izlasīšu. Es to nosaukumu arī nesaprotu, bet jā, tādēļ laikam ir arī Jēzus Kristus, un caur viņu mēs varam mācīties par Dievu un par to saikni. Un tas laikam ir tas svarīgākais. Tas mūsu Dievs ir Jēzus Kristus, nevis šis te Dievs. Varbūt arī ne vecās derības Dievs. Un man ir aizdomas, jā, ka tas nav īsti tas Dievs, un tur viņš kaut kā ir savies kopā ar to otru dievību. Bet dievību, laikam viņš neskaitās dievību. Sauksim viņu par dēmonu. Kanibālisms, jā, 343, 44, tur principā tas man atgādināja to Lao Tzu, The Art of War. Tajā momentā, ka ir karš, tur briesmu lietas notiek, tur viena sieviete tā kā bļauj tam ķēniņam, kad nāc man palīgā, viņš saka, kā es tev varu palīdzēt, ja tavs kungs tev nepalīdz, viņš saka, mēs te ar vienu citu sievieti sarunājam, kad nav ko ēst, apēdam manu dēlu pirmo, un pēc tam ēdīsim tavu dēlu, un tā, ka mēs to manu dēlu bijām apēduši, tad tā savu dēlu paslēp, un tad jā, tas ķēniņš sadusmojās, un tad tas stāsts iet tālāk, bet, principā, briesmīgi kanibālisms sākās, un tas pats bija arī par Ķīnu un par to, kā viņiem tur gāja. Un tas viss ir briesmīgi, protams, briesmīgi. Arī mūsdienu karš ir diezgan briesmīgs. Es gan pieņemu, ka viņiem ir ko ēst, un viņi vienkārši viens otru nogalina.
Nu, nevienkārši, bet, jā. Tas viss ir diezgan liels sviests. Ko es būtu darījis? 421. Tur bija minēti tie skrējēji. Tā nu skrējēji ir vēstulēm no ķēniņa, un viņa vadoņu rokas devās pa visu Izraelu un Jūdu visapkārt, aicinādam pēc ķēniņa pavēles, ak, Izraela tauta, atgriezieties pie tā kunga. Tad es domāju, tas būtu tas, ko es darītu. Es būtu viens no tiem skrējējiem, kas nestu tās ziņas un teiktu, lai mēs atgriežamies pie tā kunga, jo nu, cilvēki tad bija galīgi nogājuši no ceļa, kā es jau tikko minēju par to karu, tas vēl joprojām notiekās, un mums vienkārši jāatgriežas pie tā, ka mēs mīlam viens otru un beidzam kaut ko dalīt. Un, nu, jā, tālāk arī minēšu par to. Never hesitate. Jā, te par to, ja tev ir dot iespēju kaut ko darīt, kaut ko izstāstīt, kādam palīdzēt, tev nevajag domāt, ja tu 100% jūti, ka tā ir tā pareizā lieta, kas ir jādara, tad tev ir jāiet un jādara, ka tu nedrīksti domāt vai baidīties vai šaubīties, ir jāiet un jādara. Arī kādēļ es taisu šo video, es ceru, ka vismaz viens cilvēks noskatīsies kaut vai mazu daļiņu no šī video, domās, ir, jā, man ir jāizlasa tā bībele, un varbūt viņš būs tas, kas aizsniegs vēl pēc tam vienu dvēseli, tas aizsniegs vēl vienu, un tad, jā, es esmu tikai starpnieks, tā varētu teikt. Tad kā par kavēšanu, dzīvo būdiņās, 7. mēnesī, tas jā, par to, ka tev nevajag nekādas baigās grieznības un dzīves un svētkus, un kad tev ir jāatcerās, nu, kad svarīgāk, ka tomēr ir tava saikne ar to dievišķo, tavu iekšējo pasauli un tavu saikni ar to kungu, ar Jēzu Kristu. Un, tas ir svarīgāk nekā jebkas materiāls, jo to tāpēc tu līdzi nekad nepaņemsi. Food to be beautiful, te bija Estere, ja nemaldos, par to, kad viņu pieņēma pie pārējām galma dāmām un viņām deva specifiskus skaistuma produktus un ēdienus, kas ir, lai uzturētu šo te skaistumu. Tātad ir kaut kādi pareizi ēdieni, kas padara sievieti skaistāku, kas ir varbūt interesanti. 456 atkal ir par skrējējiem kaut kas. Tas man ir jāizlasa. Skaistuma kopšanas līdzekļus un piemērotu uzturu. Jā, Esteres grāmatā. Tā vēstules izsūtīja ar skrējējiem uz visām ķēniņa zemēm, lai iznīcinātu, nokautu un izdeldētu visus jūdus no zēna līdz sirmgalvim, mazus bērnus un sievas vienā dienā, proti 12. mēneša 13. dienā, kas ir ādara mēnesis, un arī, lai nolaupītu viņu mantu. Nu, šis arī kaut kā interesanti, bet to laikam, to Hamans apņēmās iznīcināt jūdus. Tas ir tā kā veco laiku Hitlers, ka viņš arī izdomāja, ka tie jūdi nav tie labie, un viņus vajadzētu iznīcināt. Nu, mēs tam varbūt vēl pieskarsimies, bet ar tiem jūdiem ir interesanti. Jā, viņi Jēzu Kristu neatzīst, viņi vēl to mesiju gaida. Tā reliģija ir ļoti, ļoti savāda. Kā man viens paziņa juris teica, kad viņiem ir tā kā aiztaisīts ciet šīberis, un viņi īsti paši nesaprot, ko dara, un tad viņu tiesāšana jāatstāja Jēzus Kristus tā kā vārdā, bet man tur mazliet traucē tas, kad ja tie jūdi aiztiek citus kristiešus un iziet ārā no savas jūdaisma reliģijas, tad es nedomāju, ka mums ir kāds jāgaida. Mēs noteikti nedrīkstam sēdēt malā un gaidīt. Es gan nezinu, kā ar to cīnīties, jo
ir viens cits moments, kurā piemin, ja tu kādu ar zoberu nokauj, tev ir jābūt gatavam, ka arī tevi ar zoberu nokaus, jo kas krīt, kas sit ar zobenu, arī pats krīt no zobena. Bet jā, ar tiem jūdiem ir grūti, un Jūda Iskariots arī nodeva Jēzu, un tad, kad bija iespēja Pilātam piesist Jēzu pie krusta un nonāvēt Jēzu, vai nonāvēt un piesist pie krusta, vai Barabasu, kurš ir noziedznieks un slepkava, tad jūdi bļāva, ka viņiem vienu Pilāts varēja atbrīvot, un viņi bļāva, ka viņiem vajag Barabasu, un lai Jēzu nomērtē. Bet tagad šajā mūsdienu sabiedrībā Dievs nedod tu kaut ko sliktu pateiks par jūdiem, tu būsi antisemīts uzreiz. Tā kā, tāda interesanta tā padarīšana viņiem ir, bet, es tur neņemos komentēt, tie raksti ir, un, jā, tur jā, varam spriest. Te es esmu pierakstījis Ball on Wall Street, tas ir, jā, ka viņi ir uzbūvējuši arī Wall Streetā tādu zelta zirgu, ne zirgu, bet to bulli, kas arī, principā, tas ir arī tad elku dievība, jā, tāda, kas ir, tas arī īsti nekas labs nav. Tā, Goodwood should be. Tad Hamans sacīja ķēniņam, un ir tauta, kas ir izkaisīta ar citām tautām, vēl zinās, likus atšķirts. Tas ir par tiem jūdiem. Atļaut viņus iznīcināt, jā, tad Hamans bija apsolījis iemaksāt ķēniņu mantu glabāt vēl par jūdiem, tas ir par atļauju viņus iznīcināt. Jā. Jā, tā viņi te cīnījās, un vēl cīnās. Jā, ka viņi te ir apbežoti. 462, es esmu pierakstījis kaut kas spēcīgs. Jā, Ījeba grāmata. Jā, Ījeba stāsts ir vienkārši interesants. Tad īsumā ir tā, ka Ījebs ir no paša sākuma viņš jau tic, un viņš nekad nenogrēkojās, un jo tuvāk Dievam tu esi, jo vairāk sātanam tu riebies, un jo viņš vairāk grib tevi pie sevis dabūt, un grib tevi novirzīt no tā ceļa. Un tad vēlns tā kā paprasa atļauju Dievam, vai viņš drīkst maldināt un pazemot, sist un spīdzināt to Ievu, un Dievs to atļauj. Jā. Un Ievs visos šajos piemeklējumos Ievs ar savām lūpām tomēr nenogrēkojas. Un viņam tur visādi iet, un bērniem, dēliem un meitām. Un jā, Ievs es esmu pierakstījis, ka ir the man. Vai kā es arī esmu teicis, viņš ir OG. Jā. Nezinu, kāpēc pie Ieva es palieku emocionāls, bet jā, jāturpina. Ievs ir īstais veids. Teikšu, kā ir. Tad jā, par tos kāds plūro 521. lapa. Glābiet mazos ļaudis un nabagus, atsvabiniet viņus no bezdievju rokas. Dievs stāv vareno sanāksmē. Kas ir šie varenie? Īsti es nesaprotu. Un tad, bet tie nekā nezina un nesaprot, tie staigā tumsībā, kaut tāpēc arī zemes pamatiem būtu jāļodas. Es teicu, jūs esat dievi un visi esat visaugstākā dēli. Tas ir no psalmiem, 82. pret netaisnīgi tiesnešiem.
jā, Asata dziesma. Es esmu atzīmējis daudz ko. Bet jā, nu jā, psalmi ir, jā, te var daudzas labas domas izvilkt ārā. Es izvēlos, kas tālāk ir, es esmu smaidīgi pilks, cik mīlīgs ir tavas mājas vietas, ak, kungs, Cebaot. Cebaot, jā, Cebaot, tur ir tā skaņa kas ir arī citur dzirdama God vai Jesus, Ra, Allah, ir šī skaņa kas ir pirmā skaņa, un tad tā varbūt ir tā Dieva skaņa, un arī jāpaskatās vēlreiz, kā sākās jaunā derība. Nolasīšu par to, kas tas ir, tās ir skaņas un vārdi, un jā, tad Nē, tomēr nav tā, kā man likās. Jā, principā, kas iesākumā Dievs radīja debesis un zemi, Dievs sacīja top gaismu, Dievs redzēja gaismu, tā bija laba. Tums un nakts. Jā, man likās, ka kaut kur bija rakstīts tas, ka sākumā bija vārds, vai šī te skaņa, un tad vārds bija Dievs, un Dievs bija vārds. Nu jā, ka tas ir skaņās un dziesmās, un mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem par to, ko mēs sakam, un kā mēs izpaužam, un kādas skaņas mēs izdvešam. Nu jā, tad tādēļ arī šī te mūzikas industrija, es pieņemu, ka ir saindējusies dēļ tā, ka viņi vienkārši ir novirzījušies no ceļa, un paši vairs nedzird vai nesaprot, ko viņi dzied un saka. Tā to varētu raksturot. Tad kustamies tālāk. Make life God's gift. Jā, nu tas, principā, jā, taisiet bērnus, tā ir vislielākā dāvana, kas mums var būt. Ja mums ir dota šī iespēja radīt dzīvību, kas ir vispār iemesls, kādēļ mēs šeit esam. Stay faithful, jā, 550, paskatīsimies, ko es ar to biju domājis. Viņi ir mīlīgi, kā briežu māte un cildena daļa, kā kalnu kaza. Pieglaudies alažiņu pie viņas krūtīm un ielīgsmo sevi nemitīgi ar viņas mīlestību. Jā, te par mīlestību un par divu cilvēku attiecībām, kas jā, diezgan skaisti vienkārši uzrakstīts bija atzīmējis. Tad te atkal mazliet par karu. Jā, un te ir tas viens no momentiem, kas man likās visspēcīgākais. Tā ziņā, kad es jūtos aizskarts mazliet. Un par tām pārējām tur varētu vēl runāt. Jā, un tad kādēļ man liekas, ka tajā vecās derības dievā ir kaut kas no tā ļaunuma arī iekšā, un tad tajā momentā varbūt, kad viņš to eņģeli rada un viņš nokrīt, tad viņi kaut kā atdalās. Bet tad pastāstīšu. Tam kungam labāk patīk, tas ir Salamana pamācības, kuras viss ir diezgan labas. Manam draugam Laurim, tās ir mīļākās, viņš viņas pārlasa diezgan bieži. Tam kungam labāk patīk, ja kāds dara ko labu un taisnīgu, nekā, kad tas nes kaujamos upurus. Un Salamans ir apmēram 900 gadus pirms Kristus. Ādams un Ieva ir apmēram 4000 gadus pirms Kristus. Tas sanāk apmēram 3000 gadus. Nevienam to nevarēja izstāstīt. To nevarēja pateikt nevienam no tiem ķēniņiem, Nehemijam, ne soģu grāmatā nevienam to nevarēja pateikt, Jozuam to nevarēja pateikt, Mūzum to nevarēja izstāstīt, ne Ādamam, ne Ievam, ne Ievai nevarēja izstāstīt to, ka nevajag tos upurus nest, bet labāk izdarīt kādu labu darbu.
un tur ir tik daudz vērši, tūkstošiem kazu, jēru, baložu, visi ir nogalināti, ir uzceltas upuru altāri, tik olektis plati, tik olektis gari, tās asinis jāslauka no tās puses uz to pusi. To visot izstāstīt varēja. Bet to, ka tam kungam labāk patīk, ja dara ko labu un taisnīgu, nekā, ka tas nes kaujamos upurus, to tikai Salamans varēja izstāstīt. Nu jā, kā jau es minēju, tad man ir aizdoms, ka tas nav īsti tā kā tīri Dievs, kas tur tā kā tos upurus prasīja. Jo to čūpu ar dzīvniekiem, kas vienkārši tiek nogalināti, es pat nezinu, vai viņus kāds tur ēda vai kaut kādu barību ieguva, pusi tur sadedzina. Tur bija minēts par to, ka tā smarža viņam patīk, bet tur arī citus ēdienus tur tā kā kūpinājumi dedzināja, ne tikai dzīvniekus. Bet, jā. Labi. Te ir vēl viens moments tālāk arī no tā paša Salamana pamācības 21.9. Nu, tas ir tas moments, jā, kurš man tāds mazliet amizants varbūt likās, ka to ātrāk nevar izstāstīt. Te ir vēl viens. Ir labāk dzīvot jumta pažobeles kaktā, nekā skaistā namā kopā ar nemitīgi rājošo sievu. Tā ir. Tā ir. Kungi piekritīs, es domāju. Tad tālāk ir bagātiem un nabakiem jābūt kopā jauktiem, citam ar citu. Tam arī es piekrītu, kad mēs sākam kaut ko atdalīt un dalīt, tad tur sākās tās problēmas. Tālāk par audzinātāju rīksti aizdzīstās tālu prom, tas ir par to, ka muļķīgas blēņas mīt bērnu sirdī. Un par bērniem vēl minēsim, kurā brīdī cilvēks kļūst no bērna par pieaugušo, no bērna par pieaugušu sievieti vai vīrieti. Interesanti. Jā, kustamies tālāk. Jā, te bija viens moments, kur es izlasīju īstajā laikā un īstajā vietā. Es biju mežā, un es redzu, ka tur ir izbērti ļoti daudz veci, tā kā kartupeļi. Bet, ja viņus iestāda, es pieņemu, ka kaut kas varbūt izaugt var, un tur bija arī nozāģēti daudz koki. Un es uz to tā kā pastos, domāju, varētu būt iestādīt tā kā tāda laba augsme, tas celms ir sācis tā kā pūt un trūdēt, un tā kā, ja tu ieliktu tos kartupeļus iekšā, tad varbūt no katra tā celmot, ka kaut kas jauns varētu izaugt, vai arī tieši tur iestādīt kaut ko citu. Un tad tajā momentā es lasu šo, un ja tur paliks vēl pāri kaut 10. tiesa iedzīvotāji, tad tā vēlreiz aizies postā. Taču kā milzīga liepa vai ozols, no kuriem pēc nociršanas pāri paliek vairs tikai celms, tomēr svēta sēkla būs šis celms. Tas bija es tā kā to nodomāju par tiem, jāizlasa kaut kā, viena rindiņa, viena lapa, vienkārši bišķīt jāpalasa, un es tā kā uz sitienu, es tā kā izlasu to, tas ir Jesejas grāmatā, 6. Kā tos vispār sauc, es īsti nezinu, 6. paragrāfs, ne, bet, jā, es biju vienkārši šokā, kad tik tieši un tik precīzi var kaut kas atnākt. Un tā man, lasot Bībeli, bija patiesībā ļoti bieži un ļoti daudzas reizes. Tālāk. Kāds vairāk, tā. Kungs, līdz pēdējiem, vai nebija labāk. Un tur atkal kaut kas tiek, arī pēc Salamana kaut kas atkal tika upurēts, tas man atkal likās nepareizi, viņš tikko Salamans pateica, kad labāk kaut ko labu izdarīt, nekā upurēt. Un tad mēs nonākam pie tā momenta, kurš
viens no maniem galvenākajiem motivatoriem, kādēļ man liekas, ka man par to ir jārunā un jāsaka. Varbūt, ka tas nav jāzina vai jādzird, varbūt Jā, bet man ir tāda interesanta sajūta par šito te tagad, es nezinu vai teikt. Nu jā, tas ir Jeremijas grāmata 19 par to, kad Bālam ceļ autārus, un tas tieši Bālam ceļ autārus, nevis Dievam. Tas ir viens no elku tiem briesmoņiem, un viņiem kā dedzināmo upuri nes bērnus. Nu jā. Es likšu tie miesas savu dēlu meitu miesas, tie ēdīsit viens savu tuvākā miesu. Nu jā. Te ir principā tās briesmas, kuras es redzēju, sekojot līdz tam, kas notikās ar visām tām salām, Amerikā, visiem Didijiem un Epstīniem. Un tas noteikti ļoti ilgi. Filma nesen tika uztaisīta par daļu, tikai mazu daļu par to, kur pat līdz galam neizstāsta to visu stāstu. Par sātanismu, par to, kas El Salvadorā arī notika nesen. Un par to visu, kas ir, nu jā, cilvēki ir, diemžēl, nomaldījušies un sātans viņus ir kaut kā savaldzinājis un ievilcis savā slazdā. Un kā Harijā Poterā, pirmajā daļā, kad tas Hagrids stāsta tiem bērniem tajā momentā, kad tu nogalini vienradzi un iedzer viņa asinis, tu esi nolādēts uz mūžu. Tur vairs nav ceļa atpakaļ. Man likās, kad kādēļ es izvairījos no tās grāmatas, man likās, ka es esmu grēkojis tā, ka mani vairs neņems pretī, kad es esmu tik slikts, bet es nezināju, kad ir tik liels ļaunums, un tad, protams, ka mani grēki nav mazi, un man par tiem ir jālūdz piedošanu, es esmu lūdzis jau piedošanu, un lūkšu vēl, droši vien, kad 100 vai 1000 reizes. Jā, bet šis moments mani sāpina. Es zinu, ka tas notiek un ir noticies jau 1000 gadu, un mēs netiekam vaļā no tiem pašiem dēmoniem, tiem pašiem sātaniem jau 1000 gadu vaļā. Nu jā, un es tad tā filma pieminēju Brīvības cena, Sound of Freedom, laikam saucās angliski. Nu, tur pastāsta par vienu no tām daļām, kas ir droši vien, kas sākums tiem tālākajiem momentiem. Nu jā, un tad es pastāstīšu tā, nesuši savus bērnus kā dedzinām upuri, ko es nekad neesmu pavēlējis un kas man nekad nav ienācis prātā. Tādēļ redzi nāks dienas, tā saka tas kungs, ka šo vietu nesauks vairs par Tofetu, nec par Ben-Hinomas ieleju, bet gan par slepkavības, jeb par žņaukšanas ieleju. Nu jā, tas ir tā briesmīgi, un tur, nu es nezinu, ko tur vairs piebilst. Šobrīd Izrēlā kalpo citiem dieviem, Moloham, vai tie pēc brīža lūgs piedošanu un iespēju. To es nezinu, bet es redzu, ka tas šobrīd, tas, kas notiek Vatikānā, kas tur ir pie vadības, tas, kas ir Izrēlā pie vadības, es jūtu, ka tur kaut kas nav līdz galam kārtībā, un kad viņi ir nomaldījušies, un vai pēc brīža viņi
atgriezīsies pie kunga un lūgs piedošanu, un vai viņiem piedos, es tiešām nezinu. Jo ir kaut kādas lietas, no kurām tu cilvēki, kas tajā ir iesaistīti, viņi atpakaļ vairs netiks. Un te bija tāds moments, kad viens no tiem praviešiem teica, ka es esmu tā kā viens palicis no 450, kas pielūdz Bālu, un tad bija daudz tauta, kas stāvēja malā un skatījās uz to visu, un tad kad pierādījās tas, ka tas Bāls neko nevar izdarīt, ka viņam visu laiku vajadzēja tikai caur meliem un caur ļaunumu un caur kaut kādu naidu, tā kā apmānīt cilvēkus, lai viņi veiktu kaut kādu šīs te ļaunās darbības tikai. Un tad pierādījās, ka viņš tāpat neko nevar izdarīt pats par sevi. Tad šis te viens cilvēks, kas lūdza Dievu dot viņam zīmi, un viņš deva to zīmi, tad cilvēks saprat, kad tie Bāla pielūdzēji viss ir ļauni un viss ir slikti, un tā kā nekas labs nenotiks sekojot viņam, un tad viņus visus nokāva. Es esmu tādā kā ļoti lielā dilemā par to, kas mums te ir jādara, vai mums ir jāgaida, kad atnāks Jēzus un izdarīs to mūsu vietā, vai mums ir pašiem jācīnās un jātiek ar to galā. Nu jā, tā ir tāda interesanta vai grūta, nezinu, bet tā sarunai noteikti ir jābūt par to, kas jādara. Te es esmu ļoti daudz atzīmējis, bet visu vienkārši neizlasīšu. Tad viņš man sacīja, vai tu redzēji cilvēka bērns, ko Izraēla nama vecai šeit dara tumsā, ik viens savā elka telpā. Nevis Dieva, nevis tā kunga, nevis Jēzus Kristus telpā, bet savā elka telpā. Tumsā, ko viņi tur dara. Arī ir viena filma Eyes Wide Shut, kur var paskatīties, ko viņi dara. Par to arī rakstīja divās citās grāmatās, un es pieminēju, ka es esmu izlasījis 233 citas grāmatas, kas gramstās ap to patiesību, bet īsti līdz galam nepastāsta. Viens ir Jims Mars, kuru pēc arī viņš izdevis vairākas grāmatas, viņš runā par šīm te slepenajām apvienībām, par secret societies, bet, nezinu, kā to latviski nosaukt, bet ir, jā, tad, turpat nav nekāda konspirācija, var šobrīd ņemt un iegooglēt, ir šobrīd divas populārākās, varētu teikt, kuras ir minētas arī tādā grāmatā, ko Viljams Kūpers sarakstīja, un diemžēl arī viņu pēc tam novāc. Behold the Pale Horse, Trilateral Commission ir viena šī brīža Secret Society, vai tā šī te slepena apvienība. Viņa nav slepena, viņa ir publiska kompānija vai pēc, nezinu, korporācija, kas viņa tāda skaitās. Viņa ir slepena vai privāta dēļ tā, ka tu nevari pieteikties, tu nevari kļūt par tās biedru, jo tevi var tikai uzaicināt, lai tu tur būtu. Un otra ir Council of Foreign Relations, ir tā otra. Un ko viņi dara tumsībā un slepenībā? Es domāju, ka es zinu, bet protams, ka mēs varam tikai minēt. Nekas labs nav, par Jēzu Kristu viņi nerunā tur. Tas ir pilnīgi skaidrs man. Tā, atkal asinis. Jā, tad te mēs vēl esam vecajā derībā, kas ir interesanti. Pirmās gandrīz 800 lapas ir vecā derība, un tad pēdējās 240 ir jaunā derība. Jā, tā, atkal asinis, es tas pierakstīs kaut kur. Kungs man saka, mans vīrs, nesauks mani vairs mans Bāls. Kungs, jo es gribu
piespiest viņas muti un lūpas, nekad vairs nelietot bālu dievības vārdus, tā kā neviens tos nekad vairs neatcerētos. Nu jā, varbūt, ka nemaz nav viņš jāpiemina, bet, nu jā, tad kaut kā jātiek mums no tā ir vaļā. Tad pāriesim uz kaut ko pozitīvāku vai labāku. Viens no maniem mīļākajiem bērnības stāstiem ir Dāvids Laubedrē, kur arī dēļ savas ticības ar viņu Daniels Laubedrē, Daniels Laubedrē, tas ir Daniela grāmata. Nu jā, tad Daniels bija ķēniņš bija pavēlējis nepielūgt nekādas dievības, jo viss gāja greizi, viņš nesaprata, tā kā, ko drīkst, ko nedrīkst, tā kā pielūgt vai nepielūgt. Un Daniels tā kā klusībā pielūdz tomēr to kungu, tad kaut kādi cilvēki vai nodevēji to dzirdēja, nodevu viņu teica, ir tāds likums, viss tev ir jāpilda tas, ko tu ķēniņi teici, un tad viņš iemet viņu Laubedri un teica vienkārši, lūdzu savu dievu un tevi pasargās. Un Lauvas viņam nepieskārās un neko neizdarīja. Viņš palika diennakti, ja es pareizi atceros, un neko viņam neizdarīja. Tad viņi izvilka ārā un patiesi tad cilvēki redzēja, kad Dievs Danielu ir izglābis. Un pēc tam tad ķēniņš pavēlēja atvest tos vīrus, kas bija apsūdzējuši Danielu, un tos iemeta Laubedrē līdz ar viņu sievām un bērniem. Un te es īsti nesaprotu, ko tie bērni izdarīja. Bet nu labi. Un tie nebija vēl nokrituši līdz Bedres dibenam, kad Lauvas tos sakampa un saplosīja. Nu jā, tā kaut kā. Jā, un tad man žēl, ka tos bērnus tur ir iemet, ja tas tā tiešām bija. Bet nu labi. Well, it has it all. Es esmu pierakstījis, ka te viss ir pierakstīts. Kas te ir? Jā, te ir. Ok, te jūs nesājāt gan apkārt Sikutu, kas ir kāda babiloniešu dievvārds. Nu, atkal, ne to pielūdz. Jūs ķēniņi un Kijunu, kas ir kāds planētu dievs, gandrīz kā Kijanu Rīvs. Jūs pašu iedomāt tēlu, jūsu dievu zvaigzni, kurus jūs paši esat darinājuši. Tādēļ es jums aizvedīšu tālu viņu pus Damaskas, saka, tas kungs dievs Cebots ir viņa vārds. Nu tā, jūs guļat ziloņa kaula gultās un izstiepieties savos atpūtas vilņos, kas apēdat ganāmpulku, treknos aunus un barotos teļus un no laidera vidus, kas šķīstiet savas cīteres un sacerat dziesmas un izveidojat jaunus mūzikas instrumentus kā Dāvids. Nu, te par kad guļ un veido elku dievus un pielūdz. Es domāju, tur tā apakšējā doma, es, protams, nezinu, kāda tā ir, bet kad mēs vairs esam nomaldījušies arī no ceļa, no tā, kas ir labs un ļauns, un vienkārši pielūdzam naudu un kaut kādas fiziskas vērtības, nevis to, kas kaut ko tādu, ko mēs nepaņemsim līdzi, tad, kad mēs te vairs nebūsim. No kā īsti nekādas jēgas nav. 802, es esmu atzīmējis citā krāsā. Nu, te ir māceklis un mācītājs, par to, kad viss notiek, laikam, savā laikā. Mateja evaņģēlijs, tas arī man ļoti patikās. Viss, un te ir, to varbūt jums jāizlaš pašiem, bet cilvēka dēls nāks, un nedomājiet, ka es esmu nācis mieru atnest virs zemes. Es neesmu nācis atnest mieru, bet zobenu. Es esmu nācis cilvēku savest naidā ar viņa tēvu un meitu, ar viņas māti un vedekli, viņas vīrmāti. Un viņa pašu māja ļaudis būs cilvēki ienaidnieki, kas tēvu vai māti vairāk mīl nekā mani, tas manis nav vērts. Un kas dēlu vai meitu vairāk mīl nekā mani, tas manis nav vērts. Un kas savu krustu neuzņemas un man neseko, tas manis nav vērts. Kas savu dzīvību manto, tas to zaudēs. Bet kas savu dzīvību zaudē manis dēļ, tas to iemantos.
Kas jūs uzņem, tas uzņem mani, un kas mani uzņem, tas uzņem to, kas mani sūtīs. Kas uzņem pravieti, praviešu vārdā, tas dabūs praviešu algu. Nu, labi, jūs saprotat to domu par to, kam vajadzētu vai nevajadzētu būt svarīgam. Te ir par tām zivīm un par kāds, tur ir minēts kāds mazumiņš maizes. Tātad, viņš pabaro 4000 it kā, bet tur ir vēl sievietes un bērni, kad patiesībā tas skaits ir lielāks, to cilvēku, ko viņš pabaro 7 zivīm un mazumiņu maizes. Tur nav 2 maizes vai 3 maizes, tur ir mazumiņš maizes, kas tikpat labi varētu būt miljons maizes. Bet, nu, jā. Jo kas ir mazumiņš? Piedod pāri darītājiem. Nu jā. Piedod saviem parādniekiem. Tas ir arī tēvreizē, kad mums ir jāmācās piedot parādniekiem un netiesāt citus, jo tieši tāpat kā mēs tiesāsim citus, tā mēs tiksim tiesāti. Un jā, un tad varbūt man arī nevajag tur tiesāt tos ļaundarus un bālus visus. Varbūt tieši tāpat viņi arī tiks tiesāti. Te ir par tām 40 dienām. Nu, tad te jau sākās jaunā derība. Tad Jēzu tad 40 dienas arī neēd un nedzer, un tad velns viņu kārdina. To ir vērts izlasīt pašam. Tad 835, paskatīsimies, kas te ir. Te ir ļoti daudz, ko es esmu sarakstījis. Visu nepaspēšu izlasīt. Tur ir sāli. Okay. Tas ir Marka evaņģēlijs. Jēzus svētī bērniņus. Patiesi es jums saku, kas Dieva valstību nedabū kā bērniņš, tas nenāks tur iekšā. Un viņš apkampa bērniņus, lika rokas uz tiem un tos svētīja. Laidiet bērniņus pie manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība. Jā. Tad te bija par, es esmu pierakstījis investment gone wrong. Tas ir, ka tavas investīcijas neiziet. Un tur bija tāds moments, kur tā kā cilvēks strādā, nopērk vīna dārzus, atstāja tur kaut kādu saimniekus un pats dodās tā kā apakai uz savām mājām. Un tas ir diezgan lielu gabalu atstāts, un viņš sūta pakaļ tādas tā kā nodevas, ja tur tie vīna strādnieki, viņi tur apkop tos laukus un strādā, bet tā zeme tomēr ir viņa, kur viņš bija nopircis par savu tā kā darbu. Tas tā kā vecos laikos tev tāds ieguldījums bijis ir. Un viņam visus nogalina. Viņš aizsūta vienu pakaļ, atsūta apakaļ bez naudas, aizsūta vēl vienu, to piekauj, tad aizsūta vēl vienu, to nogalina, tad viņš sūta savu dēlu, to arī nogalina. Un tad, briesmīgi vienkārši. Un tad, principā, mums liekas, mēs kaut kur investējam naudu, un tā nauda pazūd, un tas salīdzinoši ar to, kas notika ar šo te puisi, tad Marka evaņģēlijs 11. Jēzus pilnvaras tiek apšaubīts līdzība par ļauniem vīna dārzniekiem. Nu jā, tas ir, cik sūdīgi var aiziet tā investīcija. Tā, te ir kļūdīties, aloties nozīmē kļūdīties, ja kādam interesē tāds vārdiņš. Tā, 838, ok, tas bija tas. Viņš laik, tad ir tas moments, kur Jēzus iet pa ūdeni, un tad Pēteris, ja nemaldos, iet pie viņa ticībā, un tad viņš redz to, ka tā, un viņš arī staigā pa ūdeni, un tad viņš redz, ka ir vētra un tie viļņi, un viņš sāk šaubīties, un viņš sāk grimt, un tad Jēzus viņu izvelk un prasa, ko tu baidies, ko tu netici, un tad arī cilvēks ticībā tad spēja iet pa ūdeni. Tad ir viens moments, kur es biju dzirdējis, kādai arī ir vērts pašam izlasīt to Bībeli, kad ir daudz stāsti
un ko kāds saka kādreiz par Bībeli, vai kā tur ir bijis, vai kā tur ir. Bet, ja tu pats izrasi, tu pats redzi, kad Jēzus it kā nekad tur necīnās vai nekaujās, bet ir kaut kāds moments, kur viņš ir tā kā iegājis baznīcā, un viņš saka, mana tēva namā netaisiet tā kā te tirgus placi, un tur bija tirgotājs sagājuši un kaut ko tur tirgoja, un viņš viņus izdzina ārā ar no auklām izveidotu pātagu. Es biju dzirdējis, ka viņš ar mietu viņus izdzevoja sūdainu mietu, un tas tā nav rakstīts. Nu jā, te ir viens moments 888. lapas pusē, 8. tas paragrāfs. Jēzus un laulības pārkāpēji. Un tur ir tātad šī te viena laulības pārkāpēja, ko tur atved pie Jēzus. Viņam prasa, ko mēs ar viņu darīsim. Tur tā kā, pēc Mūzes likumiem vajadzētu mums viņu nomētāt ar akmeņiem, jo viņi ir pārkāpuši laulību. Un tad man ļoti patikās, kā Jēzus tā kā atbildēja viņiem. Viņš teica, ka tad ņemiet akmeņus, un tas, kurš ir bez grēka, lai met pirmais. Un tā, lēnu garu visi aizgāja, neviens nevienu akmeni neizmeta. Un, jā, viņš tur ir zīmēs miltīs tajā laikā. Tas jums ir jāizlas pašiem, lai jūs saprastu to domu. Jā, viņš saka, tad tā vairs nedari. Bet jā, kas mēs tādi esam, lai mēs tiesātu vai kādu nosodītu par to, ko viņš dara vai nedara. Tā, kas ir jā, interesanti. Ja viens nepiezvanīja. 911. lapas pusē. Tur atkal atnāk tie draugi jūdi, Stefanu nomētāšana ar akmeņiem. Un Stefanu, kur te vienkārši viņi vienā momentā, Stefans kaut ko ne tā izdara, lūk, es uz debes atveru cilvēku dēls stāvam pie Dieva labās rokas. Šie vārdi iedzēla viņam sirdī, viņi griez zobus pret to, bet viņš svētā gara pilns skatījās uz debesīm un redzēja Dieva godību. Tie skaļā balsī brēkdam aizsedz savas ausis un visi kopā viņam uzbruka. Un te atkal vienkārši jūdi nomētāja Stefanu līdz nāvei, un Stefans uz ceļiem nometies, viņš sauc skaļā balsī, kungs, nepielīdzini tiem šo grēku. To sacīs viņš aizmiga. Mēs saprotam, kas tur notikās. Tas 911. lapsē, 911, neviens nepazvanīja. Uz 911, neviens viņu neizglāba. Un atkal jūdi dabūja savu, nomētāja Stefanu ar akmeņiem vienkārši. Jā. 919 par ēdienu kaut kas. Tās jā, par to ēdienu man tās lietas kaut kā patīk. Lai sargās no apgānīšanās ar elkiem, no netiklības un nožņauktu dzīvnieku un asins baudīšanas. Tādēļ arī. Es kaut kad biju lasījis par to, kad Da Vinci teica, kad viņš no agras bērnības ir sapratis to, ka viņš savas asinis negrib jaukt ar nekādām citām asinīm vai dzīvnieku asinīm. Man tā sajūta ir, ka jo vairāk dzīvnieku asins tu apēdi vai liec sevi, jo vairāk tu pats par dzīvnieku paliec. Kaut kā tā es nezinu. Bet, jā, tās ir tikai manas domas. 934, 935, kaut ko te es esmu uzstījis, ka te ir viss. Dieva uzticība, taisnība caur ticību, Pāvila vēstule romiešiem, nav neviena taisna. Šī Dieva taisnība dod, jo visi ir grēkojuši un visiem trūkst dievišķās godības. Jā, tā tiešām ir. B, te atkal ir 941, te atkal droši vien tie briesmoņi. Un Dāvids saka, viņu bagāti klātais galds viņiem kļūs par slazdu un cilpu, par krišanas un soda iemeslu. Te man nāk prātā tās Diddy White parties. Viss baigi balti un brīnišķīgi izskatās. Viņu acis tiks aptumšotas, ka viņi vairs neredzēs, un viņu muguras būs saliektas vienmēr. Too good. Tā arī labi. 942. Kristīgas dzīves likumi. To es jums iesaku izlasīt Pāvila vēstuli romiešiem 12.
Kristus miesas locekļi un kristīgas dzīves likumi. Nelasīšu. Bet lai jūsu bruņas ir Kungs Jēzus Kristus un nelutiniet miesu, lai nekristu kārībās. Te ir vēl viens par neposti Dieva darbu ēdiena dēļ. Viss gan ir šķīsts par sevi, bet cilvēkam, kas ēzdams apgrēcinājās, tas ir par ļaunu. Tāpēc ir labāk neēst gaļu un nedzert vīnu, nedz arī ko citu darīt, kas brāli apgrēcina. Tu paturi savu ticību, kas tev ir Dieva priekšā. Svētīgs tas, kas sevi netiesā tajā, ko atzīst par labu. Bet tas, kas šaubīdamies ēd, ir jau nosodīts, jo tas to nedara ticībā. Bet viss, kas nenāk no ticības, ir grēks. Nu, ņem kā gribi. Tā bauslība ir domāta tiem, kas ir, tad, principā, nu, tur bija minēts, kad, labi, es izlasīšu, vienkārši, lai nebūtu tā, ka es kaut ko te pats izdomāju. Protams, kas arī tulkots no aramiešu valodas, vai tas ir precīzi, cerams, ka jā. Bet mēs zinām, ka bauslība ir laba, ja lieto to pareizi. Atzīstot, ka bauslība nav dota taisnam, bet netaisniem un nepaklausīgiem bezdieviem, grēciniekiem, negantiem un nesvētiem, mātes slepkavām cilvēku kāvējiem, netikļiem un piegulētājiem cilvēku, pārdevējiem, melu kuļiem, zvēras lauzējiem. Nu tā, piens ir bērniem. Nu, šie ir man tuva tēma. Man pašam ir laktozes nepanesvība, tāpēc arī citiem neiesaku pienu lietot, bet tā Dieva vārdu pirmsākums un esat tapuši par tādiem, kam vajag piena, ne cietas barības. Jo katrs, kas bauda pienu, ir taisnības vārda nepratējs, jo tas ir bērns. Bet pilngadīgiem pienāks cieta barība tiem, kam ir piedzīvojumi un kam prāti vingrināti izšķirt labu un ļaunu. Nu jā, ja tā padomā, tad bērns, tā, kad ir zīdainis, tad viņš dzer mātes pienu. Un tad kaut kādā momentā mēs esam izdomājuši, ka mums tāda ragaina radījuma bērna piens arī būtu jādzer un jāliek ēdienos, kas man vienkārši neliekas pareizi. Un Ķīnas pētījums ir arī man viena no top 10 grāmatām, kur es iesaku visiem izlasīt. Tur ir par pienu var palasīt par to, ka tas neko labu nedod, ja proteīnu daudzums pārsniedz 5%. Tad no visa kopējā proteīna, ko cilvēks dienā uzņem, ja piens, tieši kazīns ir tad piena proteīns, kas tur ir iekšā, ja kazīns pārsniedz 5% no tā visa kopējā proteīna, tad tas sāk izraisīt audzēju attīstīšanos un sāk palikt kancerogēns. Vienmēr asinis, arī soltu, gur. Nu jā, pēdējās divas lietas. Tā ir pēdējais, kas ir runājuši. Okay. Miesa bez gara ir nedzīva, tāpat arī nedzīva ir ticība bez darbiem. Jā, nu jā, ķermenis, prāts, gars, tam visam ir jāiet. Tāpat kā tēvs, dēls un svētais gars, tam visam jāiet ir roku rokā. Ir jāsaprot, ko mēs daram, un ja mēs kaut kam ticam, tad kaut kas ir arī jādara. Tādēļ arī šeit es esmu, tādēļ es šo video esmu izveidojis. Arī pašās beigās tur ir tas minēts par to 666, un par to, ka tā zīme, es labāk arī izlasīšu, tad tas, lai paliek vienkārši. Ziniet, ka ir ļoti daudz veidi, kā noiet no ceļa, un ir ļoti daudz veidi, kā saindēties. Tādēļ esiet uzmanīgi, skatieties līdzi, domājiet. Bagātie un nabagie, brīvie un vergi uzspiež zīmi uz savas labās rokas vai uz pieres, lai neviens nevarētu ne pirkt, ne pārdot, kam nav šīs zīmes, zvēra vārda vai viņa vārda skaitļi. Šeit slēpjas gudrība, kam ir saprašana, lai izdibina zvēra skaitli, jo tas ir cilvēka skaitlis, un viņa skaitlis ir 666.
To var dažādi saprast. Tas, kā es to saprotu, droši vien ir, ka mums būs iespēja, un ir iespēja. To, kas mums ir rokās, es domāju, ka labā roka ir domāts, ka tas, kas mums visiem ir tas aparāts. Un pierē varētu būt, ka tas ir tas AI, ko mums piedāvās ielikt visiem smadzenēs, lai mēs kļūtu super gudri, super ātri, lai viss baigi labi notiktos, bet mēs esam radīti tādi, kādi esam, un tur nav ko ne pielikt, ne atņemt. Pielikt tikai ticību Jēzu Kristu. Paldies! Tas no manis šodienai vai šim video viss. Droši raksti, jautā kaut ko vai zvani. Paldies!